Un šodien mēs paskatīsimies pozīciju no Rīgas mata šahista Akamena daļrades, kurā viņš bija ar baltajām figūrām, un tikko pieteica šahu melno karalim, un melno karalis paiet attiecīgi prom no šaha uz laukuma centru. Un šeit izveidojas interesanta situācija, kurā jums būs iespēja atrast gājienu labāko šajā pozīcijā. Tad pirms mēs skatāmies gājienu meklēšanu, labākā gājiena meklēšana, tas, kam varat pievērst uzmanību, ir tas, ka karalim šobrīd nav kur iet, jo, ja mēs te ieskatāmies, tad pa šo te diagonāli darbojas lainis un pa šo te dāma. Tas nozīmē, ka ja izdotos pieteikt tādu šahu, no kura nav glābiņa, tad tas būtu mats, un tā ir tāda viena no pirms mata vai kā minimums pirms lielas nelaimes pazīme. Ja jums izdodas tādam karalim uzbrukt un atkārtoti uzbrukt, tad tas var beigties ar matu vai vismaz ar ļoti spēcīgu uzbrukumu. Un tagad varat paskatīties, kāds ir labākais gājiens šajā pozīcijā. Tad varat padomāt 30 sekundes. Jo kurš tad mūsdienās, es atvainojos, vairāk domā pa gājienu? Partijas bieži vien ilgst 30 sekundes. Visi jau buleti spēlē, tad puse no partijas. 30 sekundes ir ļoti daudz mūsdienā. 7 sekundes. Ja jums vajag ilgāk, varat uzlikt pauzi, video. Tā, laiks ir beidzies. Tad laiks mums ir beidzies. Un tagad mēs varam paskatīties labāko gājienu šajā pozīcijā. Ja jums pienāca prātā gājiens zirgs D5, tad, diemžēl, tas nestrādā, jo jūs vienkārši nosit. Un jūs nositat, it kā ir forši, karalim joprojām nav kur iet, bet tas gluži nav mats, bet, protams, ka pozīcija baltajiem ir uzvarēta arī šādā gadījumā. Bet šeit seko ļoti skaists gājiens, ko arī Akamenam izdevās atrast, tas ir tornis sit uz F6. Tornis sit uz F6. Pastīsimies, kas notiek tālāk. Tad, ja gadījumā mēs sitam torni, tad seko dabiskais piesaistīt tornīti klāt. Tad šahs, šis gājiens nedara, jo tad jūs dabūnat matu. Attiecīgi tur tornis F8 šādi un šādi, tad tas mats ir tāds. Un attiecīgi, ja jūs ar karali bēgat šeit, tad līdzīgs tas scenārijs tikai ar atklāto šahu. Ja jums šeit ir šahs, jūs nevarat nekur iet dēļ dāmas, jums jāiet šeit un tornis G7 mats no laiņa, tad atklātais šahs. Tā kā spēlējiet un uzmaniet savu karali, bet pretinieka karali uzmaniet vēl vairāk. Paldies!